dzimtas mājvietām, tāpēc es gribu pateikt, ka es šodien īpaši gribētu pieskarties divām tēmām. Un pirmais ir par Latvijas žurnālistiem, kuri veido tēlus, kas būtībā ir noveduši pie tā, kādā situācijā mēs šobrīd esam. Un otrs ir, vai Covid-19 ārstēšanā izmanto to cēloni, kas ir radījis šo Covid-19. Vai mēs ārstējam sekas, pat nenovērtējot būtībā, kāda ir ietekme un kādi rezultāti tiek sasniegti. Pagājušo nedēļu bija skaļš gadījums, kad no Covid-19 mira sabiedrībā pazīstams cilvēks. Es arī iepazinos ar šo ārstēšanas vēsturi, jo viņa bija presē. Un būtībā no pirmajiem ārstēšanas brīžiem bija skaidrs, kad šī ārstēšana bija nepareiza. Kad ārstēšanas rezultātā organismā nonāca daudz vairāk indīgu vielu, nekā tas varētu notikt, ja ārstētu šo cēloni. Un Covid-19 cēlonis ir hemoglobīna trūkums organismā. Hemoglobīns iznēsā skābekli organismā. Un tas ir tagad pierādīts, un to ir pierādījuši daudz valstu zinātnieki, kad tieši šis Covid-19 rezultāts, kad notiek šī appusējā plaušu pneimonija, tas liecina, ka tā nav vienkārši pneimonija, un kad vienkārši šis Covid-19 neuzbruk plaušām, kad organismā vispār necirkulē skābeklis, kad trūkst dzelzis, kas ir šī hemoglobīna arī sastāvdaļa, kas šo skābekli pārnēsā. Pasaulē ir 25% cilvēku, kuriem ir šis hemoglobīna līmenis zemāks nekā vispār noteiktais. Un paši veiksmīgākā ārstēšanas prakse, kas ir, tā ir izmantojot malārijas zāles, jo malārija ir tieši tādi paši simptomi kā Covid-19, kad šie sarkanie asins ķermenīši, kas satur hemoglobīnu, viņi vairs nestrādā un arī neizplata organismā skābekli. Tātad ārstēt ar antibiotikām hemoglobīnu trūkumu, tas ir vienkārši vēl papildus saindēt organismu, kad organisms jau tā ir cietis un kad viņā jau darbojas vīruss. Tas ir tas pats, kad jau cilvēks atrodas klints malā, kad viņu vēl paspērt, lai viņš nokrīt tajā aizā, kā tas jau ir vairāk kārt noticis. Un mēs zinām, kad ir cilvēki gājuši bojā no šīs nepareizās ārstēšanas. Kas attiecās uz žurnālistiem, tad žurnālistu uzdevums vienmēr ir bijis. Ja, tajos tālajos gados, kad es esmu arī nedaudz mācījies, ja, kad žurnālistu uzdevums bija vienmēr veidot sabiedrībai pieņemamu tēlu, kur lielākā daļa sabiedrības uztver kā savu dzīves modeli. Šobrīd man nav saprotams, ko žurnālistiem vispār māca. Vai viņiem māca tikai pareizi salikt burtus, vai arī kaut kādu jēgu ielikt tajā, ko viņi raksta. Jo sabiedrības noskaņojums rodās no tā, ko viņi lasa un ar ko viņi saskarās. Nevar visu laiku popularizēt, un par manu kolēģi un par tautas naudu nevar popularizēt bailes, nedrīkst popularizēt negatīvus noskaņojumus pastāvīgi. Būtībā katram, protams, kad ir jāpiefiksē negatīvas tendences un jānovērš, bet tam ir visam jādod normāls skaidrojums, kā to novērst un kas to novērsīs. Šobrīd mēs pastāvīgi piefiksējam negatīvas tendences. Žurnālisti visu laiku, žurnālisti tiek apmaksāti, lai rakstītu tikai par Covid-19, izraujot viņu no kopējo slimību un no kopējās mirstības konteksta. Jo šobrīd pat statistika liecina, kopējā Eiropas statistika, kad ir mazāk nomiruši nekā pagājušo gadu.
Nerunājot par tiem niecīgajiem 0,0 kaut kādiem maziem procentiņiem, kas ir miruši no Covid-19. Es personīgi uzskatu, ka es izjūtu jau krīzi pagājušo gadu. Es daudz no savas darbības pārkārtoju jau pagājušajā gadā, un skaidrs bija, ka tā krīze tuvojās, ja, un kad viņa noteikti būs. Protams, kad to neviens nezināja, kad viņa būs Covid izskatā, bet es domāju, ka Covid-19 ir aizsaks šai krīzē, kā viņu attaisnot, jo neviens īsti nevarēja saprast, kā šo kārtējo milzīgo krīzi, kur jau tuvojās, kā viņu attaisnot. Šobrīd, protams, kad visa ekonomika ir lielākoties apstādināta, kad visas saiknes, kas bija globālās, viņas ir sarautas, un viss, kas, teiksim, kur netiek veikta darbība, turpmākā darbība arī nav plānota. Viss tas tagad tiks pamatots, kad vainīgs ir Covid, jo arī es vairāk kārt runājoties ar dažādām iestādēm un arī ar partneriem, ja kaut kas neizdodas, tad, protams, kad vainīgs ir Covid-19. Tā kā padomāsim visi par to, ko mēs gribam, ar kādiem tēliem mēs gribam saskarties. Jo katrs tēls arī veido mūsu organismā zinām ķīmiju. Patīkams tēls, iedvesmojošs tēls, kas mums liek un kad mēs sajūtam, kad mēs gribam veidot savu dzīvi. Pakļaujoties šim tēlam, viņš rada pozitīvu ķīmiju mūsu organismā. Bet ja mēs saskaramies ar negatīvu informāciju pastāvīgi, ja mēs saskaramies ar bailēm, tas rada, protams, negatīvu ķīmiju mūsu organismā. Un no tā cieš ne tikai mūsu organisms, bet arī mūsu sajūtas. Un mūsu dzīves pamatā ir mūsu dzīves izjūta. Kā mēs sajūtam dzīvi, tāda viņa arī būs. Tā kā novēlu visiem ļoti tomēr detalizēti izprast šīs dienas situācija, šī brīža situācija saistībā ar Covid. Protams, kad būt uzmanīgiem, bet neapstādināt savu darbību, neapstādināt savu dzīvi un doties un veidot mūsu kopējo Latviju. Paldies visiem, labvakaru!